Vislabāk man garšo. Šokolāde. Es gribētu. Dzīvot Latgalē. Līdzdalību vajag, jo Lai pasaule būtu patīkamāka vieta, kurā tieši man gribas dzīvot. Līdzdalībai nevajadzētu. Būt uzspiestai, tādai obligātai un mokošai. Paldies, Edita. Edita, paldies, ka tu esi pievienojusies Tu esi LV līdzdalības sarunām. Jā, mēs gribam ar tevi parunāt par līdzdalību. Varbūt, kad tu nākot arī uz šo sarunu ar mums, droši vien domāju, kas tad būs tas, ko tu pavēstīsi iespējams? Varbūt, ka mēs ar to varam arī sākt. Kas ir tā lieta, par ko tu vispār domāji nākot uz šajieni sarunā ar mums? Jā, pajautāju par, kas ir varbūt mums vai man personīgi bijusi līdzdalība, un tad es tā mēģināju atrast piemērus, un tad kaut kādā brīdī domājot šā domāšanas procesā, es sapratu, ka laikam šī brīža mana dzīve, tas, ko es daru, ir, es gribētu cerēt, ka ļoti labs, varbūt pat tāds pārākās pakāpes līdzdalības veids, jo pirms, jau būs laikam 4 gadi, kad es aizgāju no darba iepriekšējā, un arī pirms tam jau man bija tāds sapnis vienkārši pamēģināt dzīvot, kā tas ir, darīt tikai to, par ko deg mana sirds, strādāt tikai NVO. Un tad es sapratu, ka tā bija tāda apzināta izvēle, ka es redzu, kur ir vajadzīga mana enerģija, deksmē, kur ir tās problēmas vai izaicinājumi, tā labāk sakot, tajā sfērā, kas mani interesē, un tad vienkārši šo dzīves periodu es esmu gatava tam veltīt. 3 gadi un jau pat vairāk ir pagājuši. Un tad, jādomā, varbūt tā izvērtējot, kas ir tas, vai es esmu gatava šādi turpināt, jo tas nav viegli. Tādā nevalstisko organizāciju sfērā, varbūt arī pat tādā salīdzinoši šaurā nišā, ko mēs pārstāvam ar latgaliešu kultūras kustību valodu, latgaliskā kultūra, kas ir diezgan liels izaicinājums, un varbūt kopumā sabiedrībā nav izpratnes vēl ar vienu par latviešu valodas to vēsturi un kā tas viss veidojas un kādēļ latgalieši ir tādi, kādi ir, kādēļ viņiem tur ir kaut kādas lietas, kas sāp. Tad man šķiet, ka tā līdzdalības un tā atbilde uz tavu jautājumu varētu būt šī brīža mana dzīve, bet tas nav tā, ka vienā dienā izdomā, ka varētu šo padarīt. Tas vienkārši, cik sevi atceros no skolas laikiem, vienmēr ir bijis tur vai klasē kaut ko organizēt, tad studentu padomes, mazpulcēni, vanadzēni, visas LU studentu padome, tad iesaistīšanās vēl kaut kādās organizācijās, un arī pirmā darba pieredze ir nevalstiskās organizācijas ar Pasaules dabas fondu iespējamo misiju, un ka diezgan visu laiku apzināti ir bijis tāds, ka kaut ko darīt, ka vajag kaut ko darīt, kaut kas man šķiet foršs vai kaut kas šķiet labojams, tad, ka vajag kaut ko iet darīt, un ka man gribētos varbūt, lai tā līdzdalības iesaist izpratnē ir tāda, ka mēs redzam, ka kaut kas ir labs, mēs varam vēl uzlabot vai noturēt, lai ir tik labs, vai arī, ja mēs redzam, ka nav tik labs, tad mēs kaut ko darām, lai būtu tas labāks. Tā kā es teicu, ka lai tā pasaule ir tāda, kā varbūt man arī gribas, lai forši dzīvot. Es uzreiz tomēr pieķeršos vienai lietai, kas varbūt nav tik ļoti saistīta ar līdzdalību, bet man tā patīkās, ka tu runā par latgalisko, jo es kā ritīgs kurzemnieks, man ļoti tiešām interesē, varbūt, ka tu vari pastāstīt, kā tev šķiet par to latgalisko izpratni, kāds ir tas iemesls, kādēļ reaģē vai kādēļ dzīvo tā vai šādi. Kā tev šķiet pirmām kārtām, vai paši latgaļi saprot un izprot šo latgalisko lietu, un kā to redz vispārējā Latvija un pasaule, un varbūt, ka tu vari padalīties ar kaut kādiem tādiem spilgtākajiem cēloņu seku kaut kādiem stāstiem? Tāds ļoti sarežģīts un es zinu, ka tas ir ļoti sarežģīts. Dziļi jābrien jautājums, bet kā vēsturiski skatoties, ka tas bija Zviedru poļu karš 1600, 17. gadsimts, un
tā Latvijas teritorija, kā mēs šobrīd saprotam, šajās robežās tika sadalīta. Vieni latvieši, Kurzeme, Vidzeme palika vienā pusē, un otri latvieši Latgales teritorija nokļuva citā pusē, Polijas. Un tad arī sākās tā tāda lielākā atšķirība, ka katram sava reliģija, latviešu valodai, katram sava attīstība, un tad sanāk, kad Latvija tika nodibināta 1918. gads, un gandrīz 300 gadus šiem latviešiem vienā pusē un latviešiem otrā pusē bija katram savs attīstības ceļš. Tas, ko viņi tic, tas, kas viņiem atļauts, neatļauts. Arī Latgalē dzimbošana tika atcelta vēlāk, un cik reizes ir bijuši drukas aizliegumi, ka tu nedrīksti rakstīt savā valodā. Tādēļ, piemēram, ir arī liecības, ka ir teksti it kā latgaliski, bet kirilicā rakstīti. Un ka kaut kā vienmēr ir mēģinājuši izlocīties. Nu jā, un tad 300 gadu šī atšķirība, un kā valsts mēs kopā atkal esam 100, un tagad nedaudz vairāk. Un tad pa šiem 100 gadiem, kuros mums arī ir bijis padomju laika periods, arī Ulmaņa laika jau kaut kādi autoritārā režīma aizlieguma padomju laiks, un kas sanāk, ka tas īsais periods pirmās brīvvalsts laikā, un tagad jau es teiktu, ka varbūt ir kaut kādas tādas cīņas ar sakām, ka mēs nevaram varbūt tā uzreiz viss tik skaidri un saprotami, kas ir bijis atšķirīgi 300 gadus un kas ir tagad noticis. Un tādēļ ir tā atšķirība. Un arī par Latvijas veidošanos šī nedēļa, 16. oktobris, ir dzimšanas diena izcilam valsts vīram Francim Trasunam. Nezinu, vai jūs zināt, kas ir Francis Trasuns. Lūk, un šī ir tā atšķirība arī, ka Francis Trasuns ir garīdznieks, izcils valsts vīrs, kuram pieder ideja, ka latviešiem, kas bija vienā pusē, palikuši un kas bija otrā pusē, ka vajag veidot vienu valsti, ka mēs visi esam latvieši, un tieši viņš arī bija tas, kas jau pat pašā 19. gadsimta sākumā, kad no Latgales puses skatoties, tajā Latvijas pusē pat nebija ideja, ka viņus neinteresē, kas Latgalē, ka jā, tur ir latgalieši, arī valodnieki brauca un pētīja, un ka jā, tā arī ir latviešu valoda, bet citāda. Un nebija tādu ideju, ka mums vajag veidot atkal latviešiem savu valsti. Tā nāca no Latgales puses, no Franča Trasuna, un viņš tad rakstīja. Un viņš arī jau saprata, ka rīdziniekiem pārāk tas neinteresē, bet tad ar savu darbību un izglītību un visiem politiskajiem tādiem sabiedriskajiem procesiem, ko viņš veica, tad nokļuva līdz 17. gada kongresam, kurā tas bija tas lēmums, ka mēs Latgales latvieši apvienojamies ar pārējiem novadiem, ar Kurzemi un Vidzemi. Tad nebija vēl tāda Latvija. Un līdz ar to sākās arī tas tāds vienotas valsts ceļš. Bet šis ir tas, ka pirms skolā arī, pateicoties tikai iesaistēju Vanadzēnos, es zināju, ka ir tāds Francis Trasuns pat Latgalē dzīvojot. Un tad, kā mēs varam gribēt, ka varbūt, ja mēs, ka arī vēstures grāmatās, un kur nav šī stāsta par to Latgales pusi, kā tas viss, kad no Latgales puses nāca tā ideja, un ka vajag latviešiem veidot pašiem savu vienotu valsts. Tobrīd jau tas vispār bija diezgan tāds sarežģīts laiks, jau bija tā Krievijas impērija, un sākotnējās idejas bija, ka vienkārši latviešiem pašiem sava valsts jau cariskās Krievijas sastāvā, bet vēsture iegriezās, un paldies Dievam, ka iegriezās tā, ka beigās mēs esam pat ne kaut kādas citas valsts, neatkarīgā valsts, bet paši ar savu valsts. Un šis tad tas jautājums, kādēļ varbūt ir tā neizpratne, ka mums jau pašos pamatos skolā varbūt neizstāsta, ka tā vēsturiskā atšķirība un valstiskā veidošanās ir nedaudz senāks process, kā mēs esam pieraduši, ka jaunatvieši, tad 918. gads un tā. Un tad 300 gadus arī ir bijusi tie valodas atšķirības, un
Un arī tajā brīdī, kad Latvija veidojās, arī latgalieši, tas pirmais bija, ka mēs paturam tiesības noteikt paši par valodu, kas ir Latgalē, ka tā ir. Un tad arī sauca, ka šobrīd ir iegājies, ka latviešu valoda un latgaliešu valoda, kaut gan es arī esmu pie tiem, kas uzskata, ka tā ir viena valoda, vienkārši ir divas rakstu tradīcijas, ka viena literārā valoda un otra literārā valoda, kas ir raksturīga tā vairāk kādai konkrētai teritorijai. Un tad arī Latgalē teica, ka mēs runājam latvīšu valodā, ka latvīšu valoda, un pārējie ir baļtīši, tāpēc, ka tā bija Baltijas guberņa, tad baļtiski runāja. Un tad kaut kādā brīdī, tad ir latviešu valoda un tad ir latgaliešu valoda, tās terminu maiņas, bet tā ir latviešu valoda tikai ar citādu katram tām valodas struktūrām un lietām, kas kuram ir. Un tad tajos 20. gados notika ļoti aktīvs process, lai Latgalē arī spētu zinātu baļtīšu valodu vai latviešu literāro valodu, ko mēs zinām, tad vēl skolās mācīja. Un tad nāca Ulmaņu laiki, kur bija vienota valsts, viena valoda. Un tad nav tā, ka arī vēstures liecībās, ko konkrēti tika pateikts, ka jūs nedrīkstat runāt latgaliski vai ko, bet viss tas process, ko var novērot periodikā, kaut kādās likumdošanās virzienos, vai kāpēc pēkšņi, piemēram, avīze vienā dienā iznāk latgaliski, pēc tam vairs neiznāk latgaliski. Tas viss bija tas ceļš uz vienotu valodu. Un, protams, tad jau nāca atkal padomāja, kur bija 50. gados, tur gan bija stingrs likums, ka nedrīkst runāt latgaliski skolā klasē. Kā visi pamatā runāja latgaliski klasē, tur runā latviešu literārajā valodā, vēl paldies Dievam, nevis krieviski, bet bija likums, ka nedrīkst vispār latgaliski runāt, un ka starpbrīžos bērnus sodīja, un ko tur skolotājs dežūrēja, un ka tur nedod Dievs kāds runās latgaliski. Un vienkārši ar visu šo bagāžu, tad šobrīd sanāk, ka mēs cīnamies, ka pat negribētu to saukt par cīnīties, bet kā šodienas atnāks, tad es jums stāstu, kā tas ir, kādēļ mums ir tādas, varbūt, kaut kādas, nezinu, tas pamats, starta kapitāls, ar kuru sākt. Un līdz ar to arī tā vēlme, ka mēs apvienojamies ar tādiem un tādiem noteikumiem, ka mums paliek sava valoda. Vēsturiski, Ulmanis padoma laiki to visu izjauc, un tagad atkal ir tik grūti. Mēs jau, protams, esam pieraduši runāt latviešu literārajā valodā un tad latgaliski tas ir tāda sadzīvē, jau skolā īsti nav tādu normālu iespēju apgūt. Un tad tā ir. Un tas, kas arī... Es tagad daudz stāstīšu. Jā, stāst, man galīgi tik interesanti. Par to izpratni, ka arī, ka ir tas... kā bija latgaliešu apvienošanos. Un vēl ar vienu, tagad pat bija Francim Trasenam tas piemiņas pasākums, un tur bija viens no vadošajiem Latvijas garīdzniekiem, katoļu, kas mūsu pašu latgalietis, vienalga teica, ka Latgala pievienojās Latvijai. Un tā ir it kā apvienojās vai pievienojās, bet tā ir nianse, kas ir svarīga, ka tas nebija tā, ka bija Latvija un tad, hei, latgalieši nāciet un vai, mēs te ejam un pievienojamies, bet nē, ka tajā brīdī mēs sakām, ka latvieši visi tajā pusē, šajā pusē veidojam visi kopā savu valsti, un tad tā pievienojās, apvienojās, tas vēl ar vienu, ir diezgan jūtams, ka jūs, tur. Jā, tā kā skolā māca, ka šie te komati var glābt dzīvības, tad arī prievārdi var glābt situāciju, pievienojās vai apvienojās. Bet, Edita, paldies par šo interesanto stāstu. Es varbūt gribēju pievienot vēl tādu mazu aspektu, ko vismaz es esmu lasījis, kad restīvi arī, tā kā vārdu izcelsme Latvija un Latgale, ja patiesībā par Latviju mēs, vārdu izcelsme Latvija nāk no tā, ka šeit dzīvoja latgaļi un tad kas tur kaut kādi romieši vai kas, ja tur izdomāja latīņu valodā, ka tā ir Letonija, ja tie vieta, ko apdzīvo patiesībā latgaļi. Līdz ar to, faktiski mums jau jārunā, mēs tā kā kaut kā dalām it kā ļoti lietas, kas patiesībā īstenībā tā izcelsme pat ir pat vēsturiski skaidri apliecina to, ka
jā, ja vārdā Latvija, ja vārds Latvija patiesībā cēlēs ir tā kā no latgaļu ciltīm, tad par ko šeit ir stāsts? Nu jā, tas ir tas, ko man varbūt arī kaut kā, reiz man jau var pašai sanāk tā dalīšana, pretnostatīšana, bet tādēļ, ka varbūt kopumā valstī nav pārāk lielas sajūsmas par latviešu vēsturisko zemju likumu, un man sākotnēji arī varbūt likās tā, ko tas mainīs, bet tagad gan man šķiet, ka fanoju par šo likumu, ka tomēr tā apziņa, ka lai arī kā jūs kurzemnieki, vai es tur no Latgales, ka Latvija ir maza, jā, mums ir viena literārā valoda, kur māca skolās un tā, bet tomēr ir tik skaisti, ka ir tās arī atšķirības, ka citur pasaulē ir vēl mazākās valstīs vai Šveicē, kā viņa ar 4 šķiet, ka valodām kā tur vispār tiek galā, bet, tad, kad ir, piemēram, mums šī viena latviešu valoda, kurai ir viena forma un otra forma, un tad vienalga reizēm ir, ka aizrāda, nerunā latgaliski vai kaut ko, un tam man liekas, kur tad, kurā valstī pasaulē citur, lai tad es runāju, vai Latgalē ir arī dažādi bijis, piemēram, tagad arī ar biedrību veidojot kaut kā, braucot uz pasākumiem, tur nodarbības bērniem un tā, un kas ir tas trakākais, manuprāt, ka ja bērni vairs nerunā, jo ģimenēs netika runāts latgaliski, un tā arī kaut ko es saku, un tad runājiet pareizajā latviešu valodā, ka šeit ir Latvijas, bet šeit ir Latgale arī, mums arī jārunā latgaliski, jā, ka bērniem jau ir arī tā izpratne, ka viņi dzīvo Latgalē, bet, ka nerunājiet tajā valodā, tāds. Jā, mazliet cīņa ar veidzirnavām. Citreiz ar līdzdalību liekas, ka tā ir cīņa ar veidzirnavām, bet arī šis stāsts nedaudz. Kādēļ tev pašai, piemēram, ir bijis svarīgi? Viens ir, protams, skaidrs, ka tas valodas jautājums ir nozīmīgs, jo tas zināmā mērā tā kā ir identitāte arī, ko mēs nesam. Bet kādēļ tev pašai bija svarīgi iesaistīties jau tādā organizētā veidā un iestāties par šo lietu? Tas manuprāt, ir ļoti interesanti, jo es domāju, ka ļoti daudz jau, varētu teikt, fano. Man liekas, arī šobrīd ļoti daudz arī runā latgaliski, un mēs dzirdam viskaut kur, bet restīvi, organizācija, kur tu esi izveidojis ar dombiedriem, tomēr ir tāda diezgan unikāla. Jā, mans pašas ceļš droši vien arī drīzāk var teikt, ka ir no ģimenes, jo es arī esmu no ģimenes, kur vecāki ir savā starpā runāja latgaliski, bet kā vienkārši standarta tipiskā situācija, bet ar bērniem nerunā latgaliski, tādēļ, lai viņiem skolā ir vieglāk, lai dzīvē ir vieglāk. Un, nezinu, ka jau kā bērnam bija tā izpratne, ka kaut kas šeit nav pareizi. Kādēļ, ja mamma un tētis var savā starpā runāt latgaliski un visu, un man tiek teikts, ka, lai tu nekad nerunātu, vai lai es nekad nedzirdētu, kā tu runā latgaliski. Es saprotu arī savu mammu, ka vienkārši viņai padomu laikos, un tagad arī pat šonedēļ mums bija pasākums Balvos, kur arī tieši sieviete teica, ka, ja jūs zinātu, kā mūs Rīgā lamāja, kā mūs tur par pēdējiem suņiem sauca, un ka no tā laika viņa nerunā latgaliski. Manai mammai arī līdzīgi bija, ka viņa pati runā, bet ka lai viņas bērniem nav šādas situācijas. Un tad tas man bija tāds, ka kaut kas te nav pareizi, kaut kas varbūt ir jāmaina. Jā. Un tad, kad es atnācu studēt uz Rīgu, tad es kaut kā nejauši sanāca uzzināju, ka ir C daļas kurs mūsdienu latgaliešu rakstu valodu universitātā. Tad es aizgāju vispār, ieraudzīju, kā latgaliski raksta. Un tad es uzzināju, ka ir šāda biedrība. Tolaik mēs bijām Latgales studentu centrs, kad tagad latgaliešu kultūras kustība valoda, un ka ir vēl jaunieši, kuri runā latgaliski, ka visu kaut ko dara. Un tad tad tās bija tur kaut kā izdot grāmatas, organizēja pasākumus, un tad man liekas, ka es esmu atradusi to, ko varbūt tas, kas ir manas tās atbildes, jo tad arī bija grupas tur Borovējumsī, BSPVN, tāds uzplaukums, un pirms tiem 20 gadiem tas likās, wow, tik stilīgi, kas viss šis, ka televīzijās, kad latgaliešu valoda, ka jaunieši to dara, ka tas tāds aizgāja tāds īsts vilnis, un daži vairs to nedara, daži, kā es, piemēram, vienalga aizkavējušies tur, nezinu, varbūt var teikt profesionalizējušies šajā lietā, bet ka tas viss ir nācis no ģimenes,
Bet tā aktivitāte atkal man vienkārši, paskatoties gēnos, mamma ir superaktīva, visu kaut kur dara, piedalās un laukos dzīvo un iesaistās. Un līdz ar to tā ir arī kaut kāda gēnu daļa un saslēdzas ar tām lietām, kas varbūt man šķiet, ka kaut kas nav pareizi, vai tām vērtībām, ko man gribas, lai man negribas, lai arī citi dzirdētu, vai man, piemēram, būtu jāsaka, ka nē, nerunā latgaliski, tas ir kaut kas tāds, ko man ir bijuša slikta pieredze, tāpēc arī es tev jau novēlu mācīties no manām kļūdām. Un, jā, tā kā laikam tā tas varētu būt. Ko tas tev cilvēciski atrisina? Tad, kad man kaut kas patīk, tas ir kaut kāds iemesls, kāpēc. Ja? Un tu tā runā par to latgaļu valodu un par visu to. Pilnīgi es arī ieeju tajā iekšā. Un, tā ir tava lieta, ja? Tas ir skaidrs. Bet kas tev ir? Kāpēc tu ko tu tur tā dabū? Tad, kad tu tur ieeji šajās valodas studijās un līdzdalībā, kas ir tas, ko tu dabū pretī? Kādēļ? Kas tev tur pievelk tajā visā? Es teiktu droši vien, ka varbūt kaut kādām visām lietām, par ko mēs degam, tas ir gandarījums. Tas, ka es redzu, ka es pasēžu tur nakti, vēl tur ilgu laiku kaut ko darot, un ka tas kaut ko maina, kaut ko ietekmē. Kaut vai šobrīd strādāju pie vienas grāmatas, un tad, kad tā grāmata iznāks, tas būs tāds unikāls izdevums, kas nebūs līdz šim bijis, un es nezinu, cik ilgs laiks paies, lai kāds vēl kaut ko tādu līdzīgu izdarītu, un ka tas noderēs kādam, ka droši vien teiktu, droši vien egoistiski, vienkārši gandarījums. Kas tā ir pa grāmatu? Tā ir augu nosaukuma vārnīca, kur ir augu nosaukumi latviešu literārajā valodā, latīniski, un tad ir latgaliski, ir tāda tajā literārās formas, ko mēs iesakām, un tad ir viss, ko Maruta Latkovska, tādā arī aktīvista Viļānos, ir savākusi, no visas latgales augu nosaukumus, un tad ir arī klāt lietuviešu, poļu, angļu, krievu un vācu valodas tulkojumi. Visas valodas, kas ir ietekmējušas kaut kā latviešu valodu vai latgaliešu valodu, skaists zīmējums, un arī paraugi no preses izdevumiem vai no daļliteratūras, kur tas auga nosaukums parādās. Tāds, ka ko risinās šāda vārnīca, tas ir, ka es nezinu, kā jūs, piemēram, cik daudz ieejot pļavā vai vispār par augiem zinat tādus nosaukumus, kas varbūt ir mazāk starptautiski, bet tādi īsti latviskie, un Latgalē visu šo arī ko es jums sākumā stāstīju, ietekmē ir ļoti šobrīd to sauc par literārismiem, ka no literārās valodas ir ietekmējušies, un mēs jau arī tos augus vai kaut kādus vārdus lietojam, pārveidotas no latviešu literārās valodas, nevis tādus, kā ir bijis latgaliski. Piemēram, ne par augiem, bet vārds vienmēr, ko mēs lietojam. Ļoti daudzi lieto formu vīņmār, bet tā latgaliskā forma ir visod. Tas tāds savs vārds. Un arī par augiem, ka vienkārši varbūt šis ir veids, kā augi var atgūt atkal savus nosaukumus Latgalē. Kad ir tagad jau arī veidojot šo vārnīcu, ir diezgan daudz atrodas daļliteratūras darbu, kuros pat dzejnieki raksta, ka puķe ir zaudējusi savu vārdu, ka tagad mēs viņu saucam tur kaut kādā no angļu valodas pārņemtā vārdā vai vēl kaut ko, bet ka ir zaudējusi to savu vārdu, kādu ir mūsu senči kaut kad devuši. Šis ir nezinu, laikam tajā darbībās, ko es daru vai kuras iesaistos, ne tikai es, bet mēs ar kolēģiem un cīņu biedriem, tā var teikt, un kustinātājiem, kā mēs šobrīd sevi saucam, kustība tā ir, un ka kaut kādā veidā risināt, uzlabot kaut ko, tās lietas. Nav vairs augiem nosaukumu latgaliski, mēs nezinām. Lūdzu, jums būs vārnīca, un es ceru, ka jūs izmantosiet. Un varbūt vismaz literāti savos darbos tad varēs apskatīties. Ja mēs ikdienā, es pieļauju, ka kur jau tur, ja tu kaut kā runā, tad ir ļoti izaicinoši ja tie nav angļu valodas vārdi, kuri gan mums visiem viegli līp, bet tādi senāki vārdi, ka diez vai tādā normālā runā atkal
ies, bet, vismaz zinās. Vismaz zinās, ka ir tāds avots, kur paskatīties. Ja nekas. Bet, Edīte, es tev gribēju pavaicāt par, tu stāstīji arī tos, kaut kādā ziņā varētu teikt tāds diezgan skaudros piemērus, no pagātnes. Kā tu redzi šobrīd Latvija, 2024. gads, ja? Kā tu redzi šo situāciju šobrīd? Kādas ir varbūt tās mūsu attiecības, varbūt respektējot, vai tieši otrādi nerespektējot dažādas kultūras, dažādas izpausmes? Vai tu redzi, ka beidzot mēs esam tajā Latvijas sabiedrībā, kur mēs respektējam un ieklausamies un ar cieņu izturamies pret dažādām izpausmēm, vai tomēr mums tur ir vēl, kā lai saka, ļoti daudz mājas darbu? Tas ir atkarīgs no tā mūsdienu modernā vārda burbuļa. Ja tu ieeji, piemēram, kaut vai pagājušā gadā beigās parādījās, pateicoties vēsturisko zemi likumam, zīmes gan lībiešu valodā, gan latgaliešu valodā, kas ir latviešu literārā, un apakšā ir tās vietas nosaukums tajā vietējā valodā. Piemēram, tas, kas bija Facebooka komentāri un vēl kaut kas tur, tāds ļoti labs materiāls, ko, piemēram, arī likt projektos un rakstīt pamatojumu, kādēļ ir vajadzīgs tas, ko mēs darām. Jo tur katru reizi sanāk dzirdēt, kas tā par valodu, tādas valodas nav, kam tas vajadzīgs, tur naudu varēja kaut kur citur likt. Bet, tas ir stāsts par mūsu pašapziņu, to apzināšanos. Tā kopumā es teiktu, ka 2024. gads noteikti situācija ir daudz labāka ar pat tajā savā 20 gadu pieredzē šobrīd jau arī tādā aktīvajā iesaistē. Es teiktu, ka nevar salīdzināt, kā ir tagad un kā ir bijis iepriekš, tās iespējas, tā sabiedrībā skanējums. Vienīgi atkal ir tā otra puse, ka bieži vien, man reizēm pat liekas, ka vairāk tā bumba šobrīd ir pašu latgaliešu laukuma pusē, ka mēs paši vairs nerunājam ģimenēs, mēs paši negribam, lai bērni skolās māca, mēs paši kaut kādas neiesaistamies vai neizdarām lietas, ko varbūt pat tādas platformas likumdošana, projektu iespējas vai kaut kas piedāvā, ka mēs paši esam šobrīd tie, kas vai tur arī visā šajā drošības lietu kontekstā, ko vasarā sanāca ar citām organizācijām veidot hakatonu, un beigās izrādījās, ka tās lietas, ko nevalstiskajām organizācijām pārmet, ir vienas un tās pašas. Un arī latgaliešiem, ka jūs šķeļat sabiedrību. Ka visu laiku tu saskaries ar kaut ko šādu, ir, ka diemžēl sanāk, ka ir viena daļa, kur man liekas, jā, šis viss ir tiešām mainījies, un tad ir otra daļa, kur atkal no pašu latgaliešu puses, kā tajā Franča Trasana piemiņas pasākumā. Tieši latgalietis bija tas, kurš teica, ka pievienojās, vai kaut kādos komentāros par šī brīža drošības situāciju par latgaliešu valodas statusiem, lietojumiem, ka bieži vien ir tie latgalieši, kas saka, nē, ka mums nevajag, ka tas ir bīstami, ka tas ir tā. Žēl, ka šajos laikos vēl ar vienu tā domā, ka kaut kas tāds, mēs jau taču tik neilgi dzīvojam kopā, mēs paši to gribējām, kāda šķeltniecība, kāds vēl kaut kas, mēs vienkārši, tā reizēm liekas dīvaini, ka tu kā dzīvo Latgalē, un tu, pat tu nedrīkst runāt, vai pat tevi nesaprot, kur tad? Jā, bet īstenībā man arī jāsaka tāds paldies varbūt arī Vili tev, vai piemēram, ir tā mūsu pieredze kaut vai Liepājā šajā inkubatorā nevalstisko organizāciju, un ka arī es ceru, ka tu vēl ar vienu zini, ko nozīmē vārds breinīgi. Breinīgi es zinu, man pat ir tā uzlīmīta, kad šeit ir latgaliešu valodai draudzīga vieta. Jā, ka tā ir tā, man liekas, tomēr gribētos cerēt, ka mūsdienās mēs tomēr vairāk skatāmies atvērtāk, un es arī ļoti labprāt vairāk uzzinātu par lībiešu valodu vai par kaut kādām tām lietām. Un tas, kas manī pašu tā arī personīgi priecina, nākamajā gadā būs Starptautiskais folkloras festivāls Baltika, un bija tā par līdzdalības formām, kā visur tomēr var
tā teikt, arī strateģiski domājot, varbūt tās savas idejas nest, un bija izsludināts tēma konkurss folkloras festivālam. Tā tēma nozīmē, ka pēc tam visas folkloras kopas Latvijā gatavo priekšnesumus tai skatei un savas koncertu programmas tieši ar šādā tematikā. Un mēs kā organizācija iesniedzām tēmu valoda, ka arī tieši domājot par vēsturisko zemes likumu, par pirmie dzīvotāju desmitgadī UNESCO un par pirmie dzīvotāju desmitgadī, ka tieši savu to valodu kā mēs uz vietas runājam. Un, šī tēma uzvarēja, un šobrīd folkloras kopas piedalās skatēs. Un tieši tikko vienā skatē bija, domāju, es nekad nebiju dzirdējis tik daudz vidzemniekus, kas runā nevis literārajā valodā, bet savās sēliskajās izloksnēs, savās tajā īpašajā valodā, kas tomēr kaut kur vēl ir saglabājusies pie viņiem vai dzied tajās. Un tad man likās, brīnišķīgs laiks. Mums ir tik daudz dažādu vērtību un mēs esam vienoti latviešu literārajā valodā, bet mums arī ir vēl tik daudz kaut kas katram savs. Mēs raujam galotnes nost. Mēs dabū raut nost arī šo raidījumu, jo mums beidzies laiks. Edita, liels tev paldies par šo sarunu. Vai tev ir kaut kas, ko tu vēlēs nobeigumā pastāstīt? Jā, es gribētu novēlēt drīzāk. Mums arī ir tāds viens lielisks piemērs. Šeit no šī gada mēs veidojam tādu jauniešu izaugsmes un Latgales izzināšanas programmu LTG to do, un pirmajā gadā tur bija tādas attālinātās nodarbības, un ko beigās ar jauniešiem secinājām, ka jauniešiem tas nestrādā, ka viņiem vajag klātieni intensīvi un tā, un tad šogad mēs to pārveidojam par jauniešu semināru, un tad arī bija viņiem tāds kā projektu konkurss, kurā varēja iesniegt savu ideju un kaut ko īstenot, un tad arī viena meitene no Rogaukas iesniedza, un mēs kopā īstenojām viņas tādu sapni par ekspozīciju, par Rogaukas apkārtnes krogiem. Un tas ir tas, ko arī pēc tam interesējās mēdīji, un viņa pati bija ļoti priecīga, un mēs bijām ļoti priecīgi, ka izdevās viņas šo sapni piepildīt, un ka tā arī ir līdzdalība, kā tu kaut ko savā tajā apkārtnē, vidē var arī izdarīt. Un tas, ko man gribētos novēlēt jauniešiem, ka izmantot tās iespējas, ko piedāvā, ne tikai latgaliski darīt, bet jebkādā veidā, ka tu pēc tam arī nezini, kā tev tas dzīvē var noderēt un palīdzēt. Un, ka būt tādi kā Amanda, ar kuru kopā mēs izdarījām šo darbu, ka interesēties par kaut ko, meklēt iespējas un atrast, kā to izdarīt, un tad pēc tam vienkārši priecāties un baudīt, ka tu esi kaut ko tajā savā kopienā mūsdienu moderni runājot vai apkaimē paveicis, paliekoši jau tagad tikai beigs vidusskolu, bet jau tev ir tāds, ka šo ir izdarījis tas un tas. Paldies, Edita, paldies par to, ko tu dari, un paldies par šo sarunu un uz satikšanos. Jā, paldies jums. Brīnīgi. Brīnīgi. Man jāpiestrādā pie izrunas. Sen neesam satikuši. Bet brīnīgi un liels paldies tev. Paldies.